Tā tad atbraucis šāds Mersītis Antos. Viens no piekteiktajiem darbiem bremžu atlikumu pārbaude. Tur jāsagatavo tehniski apskatē, viņš nav visādi sīkumi. Sāksim ar laikam bremžu pārbaudi. Bremžu diskus mērīsim, pučus mērīsim, atlikumus un skatīsimies vispār stāvokli. Tātad šādi izskatās smagās mašīnas suports. Bremžu kamera, klucīši. Tātad, ko mums tagad vajag izdarīt? Mums vajadzētu atlaist suportu. Tas darās šādi, noņemam gumijas cepurīti. Un šeit ir atslēdziens 10, atskrūvējam viņam vaļā. Vai, tur nāk mums vaļā. Tālāk izvalkam tapiņu un klučus var izņemt ārā. Šitie būtu jāmaina, uzreiz var pateikt. Protams, nomērīsim biezumus, lai var aizpildīt protokolu, bet vizuāli sliktā stāvokli. Tā tad ir noķīlējušas arī vadīklas. Otro kluci mēs tagad nevaram izvilkt ārā, tur vajadzēs kaut kā spēcīgāk paraut. Tad mēs pārbaudam arī šitās gumijas, kas mēdz plīst. Viņas ir saplīsušas, parasti ļoti labi viss ir redzams. Šeit viņas ir dzīves. Un tālāk pārbaudam arī šitos metāla blīņus. Viņam ir brīvi jākustās. Šādā veidā. Šeit blīņiem viss ir kārtībā. Un vēl es noņemšu bremžu kameru, lai pārbaudītu suportā mehānismu. Attiecīgi, tur būs tāda kā mēlīte, kas ir jāpiespiež. Šitiem blīņiem ir jāpanāk uz āru, jāpēd atpakaļ uz iekšu. Bremžu kameru arī pārbaudam. Šitam kārtam jābūt stingram. Ja viņš nav stingrs, tad iekšā pārlūzus jāspērē un kamera uz nomaiņu. Tā, un suporta mehānisms baudās šādi. Lūk, mēlīte. Diezgan stingri jāspiež, bet, tā drusku spēc viņu jā. Un uzspiežot šitiem blīņiem jāpanāk uz āru. Palaižot vaļā, jāiet atpakaļ drusku. Suporta mehānisms kārtībā. Tātad šeit mēs mainām, visdrīzāk būs bremžu puči jāmaina, vadīklas jāmaina, vēl nomērīšu atlikumu diskam, atpakaļ liekam visu atpakaļ secībā. Ieliekot bremžu klučus, šito savalkam līdz galam un atlaižam 2-3 klikšķus. Tādā veidā. Tā visu esmu samērījis, aizpildam defektācijas aktu, vajadzības gadījumā pierakstam kaut kādas piebildes un šāda darbība ir jāveic visām 6 riepām.